Muzeja dibinātājs ir pazīstamais zinātnieks Kirills Babājevs. Pirmo eksponātu viņš iegādājās pirms daudziem gadiem Indoķīnas kalnos. Kopš tiem laikiem viņš ir apceļojis vēl simtiem valstu un kolekcija regulāri tiek papildināta ar jauniem eksponātiem no visas pasaules. Muzeja apmeklējums kļūs par aizraujošu visu kontinentu – Eiropas, Āfrikas, Amerikas, Āzijas un Okeānijas apceļošanu. Tikai šeit vienā ekspozīcijā apskatāmi unikāli dažādu tautas tradicionālo tērpu elementi no neparastiem materiāliem. Kurpītes un sandalis, cepures un lakati, ķiveres un platmalis no koka, kaula, auduma un pat cilvēku matiem. Katrai cepurei, kura apskatāma muzejā, ir savs aizraujošs stāsts. Šo galvas segu sauc par kalibas. Tā ir atvesta no Etiopijas un izgatavota no ķirbja. Etiopijā to izmanto ne tikai kā cepuri, bet arī kā bļodu, kā katlu, kā tasīti un pat somu. Daži muzeja eksponāti ir burtiski noņemti mūsdienu iezemiešiem no galvas. Sevišķi interesantas ir līgavu galvas sagas, kuras apmeklētājām tā vien rodas vēlēšanās piemērīt. Ķiveres kā kāzu rota bija populāras tuvajos un vidējos austrumos, un lūk spilgts piemērs – afgāņu līgavas ķivere. Ekspozīcija apmeklētājiem ir iespēja apskatīt arī dārgāko muzeja eksponātu, kādas Himalaju cilts vadoņa kroni. Tā ir izšūta ar 10 lielu pusdārgakmeņu un sudraba sprādzi greznotu ar lazurītu. Kronis sver apmēram 6 kilogramus. Čivara ir izstādes vislielākais eksponāts. Tā ir vairāk nekā 1,5 metra augstumā un attēlo totēma antilopi. Muzejā aplūkojamas arī platmales no Eiropas, latviešu vainagi un antikvāri krievu kokošņiki. Interesantus un abrīnas vērtus stāstus par visiem cepura pasaules eksponātiem uzzināsiet, ja izmantosiet gida pakalpojumus gan pieaugušo, gan bērnu grupām. Muzejā tiek organizētas cepuru, leļu vai čību izgatavošanas meistarklases, bet brīvdienās šeit iespējams norganizēt jautras ballītes, bērnu dzimšanas dienas, svētku karnevālus, kāzu svinības vai korporatīvus pasākumus, kur katrs var fotokameras priekšā uzlaikot iepatikušos galvas segu.